Dzīvojas arī tribīnes. Iekustina šis uzbrukums tribīnes. Skorcovs, Vilsons. Teicam iespēja rīdziniekiem. Sams gandrīz krīt, bet Ripa tomēr saglabā. Labi piespēle Begovam. Begovs izdara metienu, kurš tiek bloķēts ilgi. Glāds jau bija šajā nomaiņā Sants Ozoliņš. Tagad mums ejam 4. mājiņa. Begovs! Labs spēku paņēmiens un tomēr tiek fiksēts noteikumu pārkāpums par klupināšanu. Nu, nepiekritīšu šoreiz mača galvenajam arbitram. Skatāmies vēlreiz. Zubovs, viņu ar apmalu Bočarovs. Atspēlē atpakaļ Vorobjovam. Vēlreiz Bočarovs, Vorobjovs. Bočarovs. Bet ir izvietojusies viesu komanda. Bočarova metiens tiek atvairīts. Tukši vārti un Hodžmans raida tajos Ripu. 1-0 izmanto skaitlisko vairākumu viesu, kad nospēlēts 10 minūtes un 4 sekundes. Nesevišķi sarežģīts metiens Bočarova pa vārtiem, bet Ripa atlēc vārtu priekšā un tālāk jau viss spēle līdz tukšiem vārtiem. Pieciniekiem pilniem spēlē Vladivostokas vienību. Mūsējiem kā vieras pēdējos mačos 6 aizsargi un 12 uzbrucēji. Hossa! Vorti! Tomēr, kur ir Ripa? Nē, vārtu nav. Ripa ir pie Ivaņikova. Vārtu stabs. Nāk tālākā. Vilsons ļoti tuvu bija saviem kārtajiem vārtiem. Teicam, Hossa atrod savu partneri. Lieliska izspēle. Tukši vārti. Vārtu stabs un pazūd Ripa. Tā ir pie Ivaņikova. Kā burvju mākslinieks spēja dabūt Ripu pie sevi šajā situācijā. Ingrašs. Svērts paņēmiens un grūdienas apmalē. Uzbrukums turpinās. Aizturētais sots. Un vēl turpinājumā laba iespēja rīdziniekiem. Tagad pirmais vairākums būs dinamiešiem. Cerēsim, ka viss kārtībā. Mikam jau palīdzība tomēr ir nepieciešama. Jau labāk izskatās Miks Indrašs pats saviem spēkiem var atstāt lauku. Kurā? Haščāks, Indrašs vārtu priekšā. Haščāks, metiens un Ivaņikovs. Neticami vārtos šovakar darbojas Ivaņikovs. Tad viņa zonā Begovs. Krišāns Rēdlis nāk palīgā Begovam, vēlreiz gar apmali. Bičēvskis no aizvārds, izdara metienu. Priekšā Begovs vēl cīnās par Ripu. Un atkal neutralizē šos 7 reizes, visus 7 metienus. Ivaņikovs atvairījis. Antropovs met un trāpa. Lūk, kā pirmais metiens vārtu rāmī un Ripa ir vārtos. 2-0. Tiek zonā, tad arī tiek pie panākumu. Lūk, cik svarīgi ir šie iemetieni. Uzvarēts iemetiens atspēle atpakaļ. Spēcīgs, precīzs metiens un šoreiz nav glābējis arī Nikita Telkvists. Nomaiņa mūsu komandā bija Gračovs. Nepilns 4 minūtes vairs tikai atliek 2. trešdaļā Nikičenko. Teicam, dāvanu dzimšanas dienā sagādā mūsējie Nikičenko. Viens pats saņem Ripu vārtu priekšā. Tiesneši skatās, kur ir Ripa. Šoreiz tā ir pie Telkvista. Ugārovs joprojām mēģina noskaidrot, vai Ripa nav izčērsojas vārtu līniju. Vilsons Kosniņģis uzbrucēju un Ozoliņš ar sotnieku aizsardzības līnijā. Vilsons pret Zubovu. Izdodas uzvarēt iemetienā. Tomēr Hodžmans pret Telkvistu. Un zaudējam vārtus vairākumā. 0-3. 0-3. Jāspēlē 2 minūtes 24 sekundes šajā trešdaļā. Un vārtu gums skaitliskajā mazākumā. 4. gūtie vārti Admirāls skaitliskajā mazākumā šajā sezonā. Un Hodžmans. Rēdlīgs. Saglabā arī uzbrukuma zonā. Tomēr šuts pie tās tiek. Un tālāk labi piespēle Gračovam. Gračovs vārti 0-4. Lūk, kā pret uzbrukumā vēl vieni gūti vārti 0-4. Šodien viesiem krīt iekšā viss, ko viņi met pa Telkvistu sargātajiem vārtiem. Un tajās retajās reizēs, tagad 2., 3. trešdaļā, kad nonāk mūsu zonā. Krišāns Rēdlis šeit bīstam izspēlē uz vārtu priekšu. Hossam neizdevās uzturēt piespēli. Ripas 5-0. 30 sekundžu pārtraukums šķiet pieprasa Artis Ābols. Cits neatliek. 9 sekundes. Mums ejam vēl skaitliskais mazākums. Vilsons uzvar Hossa. Met. Bloķē Gračovs. Skaitliskais mazākums.
iepriecināt līdzstēju arēnā Rīga 1-5. Rezultāts uz tablo, bet ir izdevies atslēgt Vladivostokas Admirāla komandas vārds. Neizdevās mums tas Vladivostokā, neizdevās 50 minūtes Rīgā, bet 51. Kristaps Sotnieks. Kā precīzi. Pēc Kosas un Rēdlika piespēlēm ļoti labs metiens padodas Kristapam Sotniekam. Un trešie vārti skaitliskajā mazākumā rīdziniekiem šo sezonu. Šoreiz uzvar. Sants saglabā ripu uzbrukuma zonā. Piespēl Ņiživijam. Ņiživijs. Ripa bija vārtos. Skan sirēna. Tomēr tiesneši vēl ļauj turpināt spēli. Tagad tiks vērots video. Arī mēs noteikti vērosim video. No komentētāju vietām izskatījās, ka Ripa ir vārtos. Augšējā stūrī ielido. Skatāmies vēlreiz piespēli metiens. Diemžēl šeit mēs neko neredzam. Varbūt no šī rakursa labāk būs redzams. Diemžēl arī no šī rakursa. Ripa ir vārtos. Ripa ir vārtos. Jā. Sotniekam 2 gūtie vārti. Godīgi sakot, es pat neatceros, ka Kristaps būtu gūs 2 vārtus vienā mačā. Pavisam noteikti Ripa ir vārtos. Šeit nekāda diskusija nevar būt. Šis pēdējais atkārtojums visas šaubu. Kosa. Aiz vārtiem Kosa saglabā Ripa Marcels. Metiens vārtu staps. Vārtu staps šoreiz jau glābja Admirālu otro reizi šajā mačā. 5 vārtu deficītu neizdodas atspēlēt, bet šeit Ņiživijs netrāpa par Ripu. Pēdējās sekundēs varējām panākt arī pieklājīgāko 3-5. Un tāda Hodžmans! Līdz ar sirēnu Hodžmans izdara metienu, bet Telkvists atvaira šo Hodžmanu raidījumu un fināla sirēna fiksē rezultātu 2-5.